Kā iemācīties L-sit? Otrā daļa – trenēšanās. Pirmajā daļā es runāju par pamatu būvēšanu, tāpēc, ja tu to palaidi garām, noteikti noskaties to, jo šajā daļā es runāšu par to, kā sākt trenēt L-sit, un bez pietiekami stingra pamata tu vienkārši nespēsi to izdarīt. Pirmais solis ir L-sit ar saliktām kājām. Lai to izpildītu, nostājas balsts pozīcijā uz līdztekām, pacel savus ceļus augšā šādi un turi. Šis vingrinājums atdarina L-sit, bet par cik tavas kājas ir saliekts, sviri ir daudz īsāk un tas ir daudz vieglāks. Kad tu vari noturēt šo pozīciju 10 sekundes, tu vari doties pie nākamā soļa, kas ir L-sit ar nedaudz saliektām kājām. Lai to izpildītu, nostājas balsts pozīcijā uz līdztekām, pacel savus ceļus augšā šādi un turi. Šis jau ir nedaudz grūtāks vingrinājums par iepriekšējo, jo kājas ir mazāk saliektas un sviri ir nedaudz garāki. Kad tu vari noturēt šo pozīciju 10 sekundes, tu vari doties pie pēdējā soļa, kas ir pilnais L-sit. Lai to izpildītu, ieņem L-sit pozīciju ar saliektām kājām un iztaisno tās. Tur noteikti, ka nevarēs tās noturēt pilnībā taisnas uzreiz, bet jo spēcīgāks un lokanāks tu kļūsi, jo vairāk tu varēsi tās iztaisnot. Kad tu vari izpildīt pilnu L-sit uz līdztekām, tu vari sākt trenēt to uz grīdas, kas šo vingrinājumu padarīs vēl grūtāku. Nākamajā video es runāšu par to, kā šo visu salikt kopā un izveidot treniņu programmu L-sit sasniegšanai. Tāpēc forši savu dienu un tiekamies nākamreiz. Čau!